Kungs, mēs pateicamies Tev par šiem Dieva bērniem, kas ir pieņēmuši šo grūto ceļu, būt par mācītājiem, cēsīs un celt draudzi debesu valstība. Tēvs, mēs lūdzam, stiprini viņu mugurkaulus, stiprini viņu kājas, stiprini viņu rokas, Tēvs. Un tiešām, lai Tavs svētais gars ir numur 1 viņu dzīvē, un lai Tavu asiņu spēks, Jēzu, sargā viņus no jebkādiem ienaidnieka tīkliem, lamatām, lai visa viņu draudze kļūst stiprāka, stiprāka un stiprāka, Kungs. Lai tie vairogi, lai tie garas zobeni, kas ir viņiem doti, Tēvs, lai tie tiek vienmēr uzasināti, lai tie vienmēr ir aktīvi, Kungs mīļais. Es arī īpaši gribu lūgt, lai viņiem apkārt ir komanda, Tēvs mīļais, lai Tu pacel ap viņiem stiprus cilvēkus, kas turēs viņu rokas, Tēvs mīļais. Mēs lūdzam par viņiem, Tēvs, gudrību, spēku, Tavu vadību, Tavu eļļu, Tavu mīlestību pār viņiem, Tēvs, pār viņu dēliem, pār viņu ģimeni, Tēvs mīļais. Un tiešām, mīļais Tēvs, lai viņi droši nebaidoties ne no kā spēr šos soļus nezināmajā, un lai viņi ir par svētību tajā pilsētā, kur Tu viņus esi ielicis. Un es ticu, Tēvs, viņi jau ir svētība. Es redzu, Tēvs, viņi jau ir svētība. Vienkārši dod viņiem vairāk vēl šīs te drosmes un ticības, kas viņiem jau ir, Tēvs, bagātīgi. Bet es lūdzu, Tēvs mīļais, tiešām, lai draudzē viņiem nāk šie te atspirkšanas laiki. Tad, kad Tu, Tēvs, to nolimsi un kā Tu to gribēsi, Tēvs mīļais, paldies Tev par viņiem. Svētīdams svētī, vairodams vairo, pacel, stiprini, iedrošini, piepildi visas viņu vajadzības, viss, kas viņiem vajadzīgs, Tēvs mīļais. Tu to zini, Tu to redzi. Dod gudrus, patiesus cilvēkus viņiem apkārt. Dod viņiem, Tēvs, tiešām tos, kas kalpos ar viņiem kopā, Tēvs. Pacel viņu slavēšanu, pacel viņu aizlūdzējus, pacel, Tēvs, katru kalpošanu draudzē, Tēvs. Svētī, māci, vadi, iedrošini, Kungs, un apklāj ar savu žēlastību vairāk un vairāk, Tēvs. Mēs Tev ļoti pateicamies par viņiem. Mēs ļoti pateicamies Tev, Tēvs, par viņiem. Mēs slavējam, Tēvs, Tevi par viņiem, jo viņi mums ir par svētību. Un es lūdzu, lai arī mēs viņiem esam par svētību vēl vairāk, Tēvs mīļais. Paldies Tev, mīļais Kungs. To mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Man tāds vārds skanēja. Jūs esat Zvaigžņu ielā, vai ne? Zvaigžņu iela viens, ja? Vārds skan tā. Dievs caur jums iedega vairākas zvaigznes, pat tās, kuras jūs neredzējat. Un šobrīd ir pienācis laiks, tās zvaigznes, kuras tiek iededzinātas caur jūsu kalpošanu, nāks un turēs jūsu rokas. Vienkārši šīs zvaigznes savienosies kopā ar jūsu zvaigzni. Un šis spēks, viņš ir spožums, spēks, uguns vienkārši būs papildināts vēl ar to papildu spēku un papildu jaudu. Vienkārši Dievs dod jaunu kalpošanu jūsu draudzē, dod jaunu spēkus, izturību un... pazuda man tas vārds tagad. Un vērt jūs jaunajā sezonā. Amen. Halleluja. Paldies par jums tiešām, Evam, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Es redzēju, ka Dievs jums deva lāpstu.